Turpat netālu ģimenes dārziņu vietā jau 30. gados bija izstrādāts projekts skolai ar 22 klašu telpām, bet karš plānus izjauca un Teikas bērni turpināja apmeklēt 2 kaimiņu rajonu skolas. 1952. gadā padomju karavīri no celtniecības bataljona jeb Strojbata Aizkraukles ielā sāka būvēt īpašu skolu hospitāli. Cēla ātri un lēti. Jau pēc gada 1. septembrī toreizējā Rīgas 36. vidusskola vēra savas durvis. 1952. gadā šeit sāka celt vienu no tādām tipveidu skolām, kura, kā mēs zinām, tika būvēta vēl tā saucamajos Staļina laikos un savā ziņā ir ar tādām Staļina baroka iezīmēm. Arhīvu materiālos ir aprakstīts, kā no abām skolām nāca bērni, kā pārnesa visu skolas inventāru, kartes, dokumentus, un kā tā ķēdītas veidā viss atnāca līdz šejienei. Tad jau iznāk, ka pirmā grāmatu ķēde ir bijusi uz Teikas vidusskolu. Nebija ķēdes veidā, bet par rokās un par plecu un tā tālāk. Kāda skolotāja savās atmiņās raksta latviešu valodas stundā, diktē diktātu, un pēkšņi viens bērns saka, skolotāja, loks krīt ārā. Tās starpsienas ir bijušas tikai no tāda plāna rīķipša, un skolēni ir mierīgi, tur ar pildspalvām varējuši izdot caurumus, metuši iekšā blakus klasē vai konfekts vai papīrīšus. Ļoti daudz būgružu. Un tos būgružus vajadzēja savākt skolēniem un skolēnu vecākiem. Tā kā tā skola tiešām ir bijis būvēta 2 vajadzībām, gan kā izglītības iestāde, kā skola, gan arī katram gadījumam, ja gadījumā karš, tad šeit būtu kara hospitāls. Sporta zāli izmantoja tādā veidā, ka tā arhitektu projektā tā esot bijusi domāta operāciju zāli. 2 durvis. Pa vienām durvīm slimnieki ieved, pa otrām izved, tā kā tas vajadzīgs. Ar gadiem skolas telpās kļuva par šauru, un padomju Strojbata meistarstiķis sagādāja arvien vairāk raižu. 2002. gadā skolai beidzot uzcēla 3 jaunus korpusus un sāka renovēt veco korpusu. Teikas vidusskola ir lielākā Rīgas latviešu skola un vienīgā skola, kas svin savu vārda dienu. Teikas ir 19. maijā. Mēs esam nonākuši pie mūsu skolas vēsturiskajām kolonnām. Tās trepītes arī ir saglabātas vecās. Te vienmēr bija centrālā tusiņu vieta. Protams, ka vēlākos gados bija jācīnās skolotājiem ar saules puķu sēkliņām un varbūt vakarā kāds arī kādu dūmu uzvilka pie skolas. Bet līdz ko sanāk absolventi uz salidojumu, tā vienmēr šeit fotografējas un esam ļoti, ļoti priecīgi, ka šīs kolonas ir saglabātas no vecās skolas. Lai arī tad bija kādi 600-700 bērni, vēl joprojām mēs esam saglabājuši to ģimeniskumu sajūtu. Jo Teika nemirst, Teika zied, Teika vienmēr savu ceļu iet.